Hello, čau, labvakar! Tā, es ceru, ka jūs mani redzat un dzirdat. Ja kāds varētu apstiprināt, tas būtu brīnišķīgi. Labvakar, Dace! Labvakar arī visiem pārējiem. Pagaidīsim, kamēr viss saslēdzās. Labvakar, Diana! Kā jums sokas, kā jums iet, kā klājas, kas jauns, kas uzlabojies? Jānospiež ierakstīt. Tā, lai mums nekas nepazūd, ja nu gadījumā Facebook te mums dīvaini sāk uzvesties. Un tāds ir, kur redz un zina, tad jau visam vajadzētu būt kārtībā. Labvakar, Kristīna, labvakar, Uģi. Labvakar visiem pārējiem. Šodien mēs parunāsim nedaudz par imunitātes tēmu. Labvakar, Olīta Modri. Nedaudz parunāsim par imunitātes tēmu, un es tiešām saku nedaudz, jo cilvēka imunitāte ir otrais sarežģītākais temats aiz cilvēka smadzenēm, un visu, ko es varu darīt, ir bišķiņi jums parādīt, aptaustīt to virspusi, tieši tajā ziņā, kā viņi strādā, un tas tiešām būs tā virspusēji, un tad mēs paskatīsimies uz dažām lietām, kā teiksim, optimizēt to imunitātes pusi, un daudz kas no tā jums nebūs svešs, jo galu galā es domāju, ka liela daļa no jums jau nojaušu, kad uzturs un vispār dzīvesveids ir ļoti saistīts ar šito imunitātes tēmu. Bet, ja kurā gadījumā tas būs tāds labs, man liekas, labs atgādinājums par to, ko ir svarīgi darīt un kam ir svarīgi pievērst uzmanību. Un tad arī būs dažas lietas, kuras varbūt es iepriekš neesmu pieminējis, kuras var pamēģināt, izmēģināt tīri tā, lai optimizētu veselību. Tā, labvakar, forši, visi saslēgušies, gan jau kāds vēlāk arī pieslēgsies, bet es domāju, iziesim cauri tai imunitātes tēmai, paskatīsimies, cik mums ilgi es domāju, kāds 20 minūtes, pusstunda. Ja jums ir kaut kādi jautājumi par procesu, tad droši varat uzdot savus jautājumus, es pēc tam uz viņiem atbildēšu. Ja ir tiešām kaut kas neskaidrs, tad attiecīgi droši jautājiet, un es tiešām mēģināšu pēc iespējas sakarīgāk izstāstīt. Bet attiecīgi, es domāju, ka visi no jums pavisam noteikti ir dzirdējuši par to, ka imunitāte ir ļoti svarīga, un kad, lai imunitāti stiprinātu, ir jāiet augstās dušās, un jāiet veselīgi, jākustās, un tā tālāk. Bet vismaz es par to, ko es nebiju tik ļoti neiedziļinājies, nedzirdējis, un man liekas, par to daudz netiek stāstīts, tāpēc, ka tas ir tiešām ļoti sarežģīts temats. Bet es nebiju dzirdējis, teiksim, tieši to, kā imūna sistēma nedaudz iedalās, kādas ir tās klasifikācijas un kā aptuveni viņa strādā. Un tai tēmai mēs bišķiņ pieskarsimies, un es domāju, ka tieši C19 laikā, es jau nevaru teikt, savādāk Facebook mums nobloķēs, tieši šī pēdējās pandēmijas laikā visiem sāk aktualizējās tā imunitātes tēma. Bet kā mēs šodien pieskarsimies, faktiski nevienam cilvēkam nevar būt laba imunitāte, ja viņš nav metaboliski vesels, un mēs parunāsim arī par to, kāpēc. Un es domāju, ka pēc 2 nedēļām mēs vēlreiz paiesim vēl pa pāris imunitātes lietām, parunāsim, bet šodien iziesim cauri klasifikācijām, kā aptuveni tas strādā, tad parunāsim par insulīna rezistenci, cukuru vielmaiņu, tad visu ogļhidrātu vielmaiņu, kā tā ietekmē imunitāti, un tad pieskarsimies tai omega tēmai, augļu tēmai. Ja attiecīgi, ja kāds ir bijis tajā kursā toksiskā sastāvdaļa tavā virtuvē, tad daudz kas no tā jums arī nebūs svešs. Bet tātad pēc C19 pandēmijas pārdzīvojuma visiem sāk aktualizējās jautājums par imunitāti, un manuprāt, ir svarīgi, teiksim, domāt par to imunitātes tēmu pat arī tagad, kad tā pandēmija ir pagājusi, jo iespēja, kad mēs tuvāko 20, 30, 40 gadu laikā nepiedzīvosim vēl vienu pandēmiju, ir salīdzinoši maza, es tā domāju, un attiecīgi līdz tam ir laiks, tā kā laicīgi tam visam sagatavoties, un tāpatās tīri stiprinot savu imunitāti, mēs varam retāk slimot, labāk justies un kopumā labāk funkcionēt. Šodien es te autoimūnās sistēmas problēmām
autoimunējām slimībām es nepieskaršos, tāpēc, ka tas ir atsevišķs vēl viens topiks, bet jā, to mēs varbūt kādreiz parunājam. Bet attiecīgi, vai kādam no jums ir aptuveni, es gribu tādu feelingu dabūt, cik daudziem no jums ir kaut kāds priekšstats par to, kā vispār imunitāte funkcionē, kādi ir tie iedalījumi visam pārējiem un vai ir kaut kas, teiksim, dzirdēts, kāda ir tie jūsējie priekšstati vispār par imunitāti, kā viņi strādā, kas ir tie, kā mēs viņu stiprinam, kas ir kaut kāda uzlabojuma. Es gribētu dzirdēt kā no jūsu puses kaut kādu skatījumu tam visam, un tad mēs varam saprast. Un kamēr jūs rakstat, tas ir pastāstīts, es tā kā gāju cauri tai imunitātes tēmai, un es domāju, ok, cik dziļi mēs tajā visā gribam iedziļināties. Un es sapratu to, ka tiešām mēs varam tikai tā virspusēji pieskarties, jo ja mēs gribētu iet dziļāk, tie temati ir reāli ļoti, ļoti sarežģīti. Es domāju, ka tas būtu arī pārāk dziļi priekš manis. Un, attiecīgi, visus tos proteīnus, šitos antigēnus, visus tos nosaukumus, tā kā nevienam viņi nepalikt prātā, un nevienam viņi absolūti neko neizteiktu, un tad beigās jūs varētu noklausīties, un tāpat tās būtu tā kā, what the hell, ko es ar šo informāciju varu darīt. Tā, Kaspars saka, jālieto D vitamīns, vai ne? Tā ir viena lieta. D vitamīns tiešām ir svarīga. Mudīt raksta, man kādreiz piedāvēja diagnozi reumatoīdas artrītes, pārlasīja par to vairāk, tās gan arī vai mistiska slimība, kas balstās uz imūnsistēmas traucējumiem, varbūt par to es pirms uzzināju ko vairāk. Tā, kā jau es teicu, autoimunējām slimībām mēs šodien nepieskarsimies. Dzintri raksta, smaturus atkal savu zirgu, lai atsāktu kristies, vairs izmantot 48 stundu gavēni, tikai nezinu, vai būs labi katru nedēļu. Tā, attiecīgi 48 stundas, tas nav tik nenormāli garš gavēns. Es teiksim, tad 48 stundu gavēni taisīt vienreiz nedēļu joprojām ir ok, pieņemot, ka tu pārējās dienas joprojām tā kā tīri sakarīgi ēd. Tad parūpējies, ka tajās atlikušajās 5 dienās tā sakarīgi ēd. Bet ja tu, teiksim, kaut kādā brīdī sāc justies nedaudz sliktāk pie tā 48 stundu gavēni, tad paņem, kad nedēļu 2 pauzīt. Atrakstu uzlabot imūnsistēmu ir jārūdās veselīgs uzturs, veselīgs miegs, parastā vulgāris izpratne. Aptuveni tāds arī, tas nav tālu no patiesības, bet tas, ko es nezināju, un tas, ko es nezināju, ir tas, ka imūnsistēma īstenībā klasificējās 2 daļās. Un tā tad ir šī iedzimtā imūna sistēma, un tad ir adaptīvā imūnsistēma. Viņi strādāja pilnīgi atšķirīgi, un tik tālu, cik es pareizi sapratu, iespējams, ņemiet vērā, ka es iespējams arī varu pieļaut kādu kļūdu, mēģinot to izstāstīt, bet es cenīšos izdarīt vislabāko darbu, cik tas ir iespējams. Un, respektīvi, ir tā imūnsistēma, ir adaptīvā imūnsistēma, un tad, ja es pareizi saprotu, tad iedzimtā imūnsistēma principā ar visiem organismiem, bet adaptīvā imūnsistēma ir tā kā tīri attīstītākiem organismiem. Un tad iziesim cauri, kas ir katrai imūnsistēmai, kā viņi funkcionē. Un tad tas pirmais temats, kam mēs varam pieķerties, ir attiecīgi iebūvētā imūnsistēma. Un tieši tā kā Sanita teica par to, ka visiem orgāniem ir jāfunkcionē draudzīgi un tad ir visi veseli, tieši tas stāsts arī par to ir, jo mūsu imūnsistēma gan adaptīvo, gan iedzimto, to, cik spēcīgi tā ir, to ietekmē daudz faktori. Pirmkārt, tā ir sirds un asinsvadu veselība, tā ir endokrīnā sistēma, tā ir nervu sistēma. Visas šīs lietas spēlē savu funkciju, lai nodrošinātu to, ka mūsu imūnsistēma strādā optimāli. Un ņemot vērā to, ka liela daļa no jums ir uzsākuši uzturu procesu un jūs zaudējuši svaru un uzlabojuši savu veselību kopumā, es jau gribu jums pateikt to, ka jūs jau esat rītīgi lielu daļu darbu esat izdarījuši, lai uzlabotu savu imūnsistēmu. Bet tad runājot par iedzimto imūnsistēmu. Tātad iedzimtā imūnsistēma sākas jau tad ar mūsu ādu. Tad viss ārējais slānis, ne tikai āda, bet gan siekals, gan klepošana, gan šķaudīšana, gan kuņģa skābi, gan visas zarnu membrānas, visi puņķi, viss pārējais. Tā ir daļa no imūnsistēmas, tā ir daļa no iedzimtās imūnsistēmas, un tas ir pirmais, principā, aizsarga barjera,
kur ķermenis cenšas sev pasargāt no visādiem patogēniem, vīrusiem, baktērijām un visām pārējām lietām. Es domāju, ka tas aptuveni jums tā kā plus mīnus būtu skaidrs, tā aptuveni visur iedomāties. Viena interesanta lieta, ko varbūt daudz nav iedomājušies, ir tas, ka āda pati par sevi izdala tātad antimikrobiālus peptīdus. Faktiski tad āda pati par sevi izdala lietas, kas, teiksim, nomērdē un atbaida visus šos peptīdus. Un man te ir tāds neliels pierakstīns priekšā, un es tad centīsimies iziet cauri par to, kā tā sistēma strādā. Tad ir šīs virspusējās barjeras, tātad, kā es teicu, tā ir āda, klepošana, siekala, visas pārējās. Un tad mēs ejam tālāk, tad, kad tas patogēns vai vīrus vai baktērija tiek tālāk un tiek mūsu iekšējā sistēmā, tad sāk strādāt mūsu iekšējā pirmā aizsarga funkcija, ja mēs tā varētu teikt. Un tad mēģināsim iziet cauri, mēģināšu tā sakarīgi to visu izstāstīt. Respektīvi, jūs droši vien visi dzirdējuši par baltajiem asiņas ķermenīšiem, kad tie spēlē savu lomu, lai tā ir daļa no mūsu imūnsistēmas, ka tie spēlē savu lomu, lai aizsargātu mūsu ķermeni. Un tā arī ir, principā, šie baltie asiņas ķermenīši, tur viņi ietver dendriskās šūnas, netrofīlus, makrofāgus. Tur ir vesels lērums ar visiem nosaukumiem, kur man kā neprofesionāliem, ne jums arī neko daudz ko neizteiks, bet paliksim tos apakšā zem viena nosaukuma. Tātad pieņemsim, tas būs tāds ļoti liels vienkāršojums, bet pieņemsim, ka tie ir baltie asiņas ķermenīši, kas spēlē tātad šo aizsargu funkciju. Un principā tas, kā šī iebūvētā imūnsistēma strādā, tas, kā viņi palīdz mums aizsargāties, ir divi veidi. Un tātad šie divi veidi ir sekojoši. Tātad vai nu šie baltie asiņas ķermenīši tā kā apēd to baktēriju, tad viņi tiek aprīta, un tad viņi nonāk tajā makrofāgā, piemēram, un tad tas makrofāgs viņi sagrabo un izbēst dārā faktiski. Vai arī otrādi, vai arī, teiksim, tie baltie asiņas ķermenīši sāk atpazīt to, kad ķermenī ir nonācis, teiksim, šī baktērija vai vīrus, un tad viņi attiecīgi signalizē to pārējām šūnām, ka šeit šajā ķermeņa rajonā mums ir kaut kāda problēma, un tas tālāk, teiksim, tur iespējams rodas šie iekaisuma procesi, tur šie paši baltie asiņas ķermenīši tiek sūtīti, viņi sāk uzbrukt, teiksim, šiem iebrucējiem, vienalga, kā es saku, vai tās ir baktērijas vai vīrusi, un, respektīvi, ķermenis ātri izmantojot šos baltos asiņas ķermenīšus ir atpazīt, kur ir kaut kāda problēma radusies, un uz kurien mums ir jāsāk sūtīt resursi. Un tieši šī iedzimtā imūnsistēma un šie baltie asiņas ķermenīši, principā, kā jau es teicu, vai nu viņi fiziski apēd to baktēriju, vai arī viņi atpazīst šo mikrobu vai baktēriju vai vīrusu un sauc palīgā un sūta citām šūnām signālus par to, ka viņām ir jāsāk stiprināt savas šitās aizsardzības, vai arī viena no interesantākajām lietām, kas notiek, ir šie baltie asiņas ķermenīši principā atzīmē visas šīs baktērijas un vīrusus, un tā atzīmēšana notiek ar proteīniem, jo viss, principā, kā mūsu iekšējā sistēma komunicē savā starpā, tā valoda, kā visas šūnas savā starpā komunicē, tie ir proteīni, tie ir visādi dažādi proteīni, un tad tas, ko baltie asiņas ķermenīši izdara, ir viņš šos iebrucējus, principā, ar proteīnu atzīmē, un viņi tiek atzīmēti priekš iznīcināšanas, kur tālāk nāk ir šīs dabīgās
natural killer cells, kā lai es to pārtulkoju, respektīvi ir tādas šūnas, kas šīs atzīmētās baktērijas, mikrobus sāk iznīcināt, un tā ir tā primārā, tā ir tā ātrākā aizsardzības kārta, un mēs to varam saukt par ātrās reaģēšanas vienību, un tajā brīdī, kad šī sistēma netiek galā, tiek iesaistīta adaptīvā imūnsistēma, kas ir tā otrā daļa no mūsu imūnsistēmas. Un adaptīvā imūnsistēma ir ļoti, ļoti interesanta. Jo viena no lietām, ko es personīgi nebiju dzirdējis nekad, bet viena no lietām ir tas, ka mūsu ķermenī, tātad adaptīvā imūnsistēma ir, kā jau nosaukums liek nojaust, tātad adaptīvā imūnsistēma ir spējīga adaptēties jebkuram vīrusam, jebkuram patogēnam, jebkuram mikrobam. Un tas nozīmē to, ka faktiski mums ir ķermenī, tad ir T-šūnas un ir B-šūnas, tas varbūt nav tik kritiski svarīgi tas izdalījums, bet tātad mūsu ķermenī ir, tieši runāsim tā, ir šīs T-šūnas, un tātad ķermenis konstanti ražo šīs T-šūnas, un tās T-šūnas tiek veidotas no dažādām proteīnu kombinācijām. Un tātad tā lieta, kas pārsteidz mani, bija tas, ka mūsu ķermenī, tad šīs T-šūnas ir dažādas, viņas ir paredzētas katram atsevišķam vīrusam, mikrobam un vienalga, un respektīvi mūsu ķermenī ir vismaz viena T-šūna katram vīrusam, kurš jebkad ir bijis un kurš jebkad būs. Un tātad principā, kā Dats saka, izklausās pēc paintballa ķermenī, plus mīnus tā daļa no tā procesa tā arī ir. Viņi tiek ar paintballa proteīnu, pa viņi tiek uzšaudas, viņi tiek atzīmēti, un tad, jo tas ir viens no veidiem, kā šīs šūnas, kas iznīcina tās bakteriālās, mikrobu vai vīrusu šūnas atpazīst to, kas viņām ir jāiznīcina. Jo, ja nenotiktu šī tegošana, un attiecīgi, ja nenotiktu šī atzīmēšana, tad šīs dabīgās šūnas, kas iznīcina visus tos bakterijas, viņas īsti nezinātu, kam uzbrukt, viņi sākt uzbrukt mūsu pašu organismu šūnām, un no turienes arī rodas šīs autoimūnās saslimšanas. Bet atgriežoties pie šīs adaptīvās imūnsistēmas, tad paturiet prātā, tavā ķermenī ir vismaz viena T-šūna, kas palīdzēs, kas principā tev pasargās pret jebkuru vīrusu, kurš jebkad ir eksistējis, sākot ar Antonainu šito mēri, kas bija romiešu laikā, beidzot ar melno nāvi, kas bija Eiropā, un tāpatās tevī šobrīd ir imūnsistēmas šūnas, kas tev pasargās no vīrusiem, ar kuriem slimos mūsu civilizācija pēc 10-20 tūkstošiem gadu. Jo kā tas ir iespējams? Tātad mūsu organisms konstanti ražo šīs T-šūnas, kas ir principā šūnas, kuras ir spējīgas uzbrukt jebkuram vīrusam vai baktērijai, ar kuru mēs varam saslimt. Un katra šī varbūt ne katra, bet šīs T-šūnas ir ļoti unikālas, jo mūsu, ja pareizi atceros, aizkrūtas dziedzeris, kas ir aptuveni šeit, viņš konstanti ražo šīs T-šūnas, kombinējot dažādas šos proteīnus. Un tātad, kā es teicu, tā proteīna ir tas, kā šīs šūnas komunicē savā starpā, un tas, kā viņas vienu otru atpazīst. Un tad šie proteīni ir ļoti dažādi, un tātad katra šī T-šūna tiek izveidota nedaudz savādāka no iepriekšējās. Un tātad visu mūžu garumā, ja es pareizi atceros, tās šūnas tur bija miljardos, tā kā burtiski nevārspīlējot miljardos tas daudzums mūsu ķermenī. Un tad katra šī šūna tiek izveidota ar nedaudz savādāku šo proteīnu kombināciju, un līdz ar to katra šī šūna ir spējīga tev pasargāt pret jebkuru vīrusu, baktēriju vai kaut kādu patogēnu, ar kur tu vari saslimt. Un tad, uzzinot to, man radās dabīgs jautājums par to, ka tad, ja mūsu ķermenī ir spēja aizsargāties pret jebkuru vīrusu, vai ar kur mēs varētu saslimt, tad kāpēc mēs joprojām slimojam? Un tā problēma ir tāda, ka tā problēma ir tāda, ka tajā brīdī, kad tu saslimsti,
Es tagad aizmirstu, vai tās bija T vai B šūnas, bet man liekas, ka tās bija B šūnas. Tajā brīdī, kad tu saslimsti, ir viena šūna, labi, es neteikšu, kā to šūnu sauc, tāpēc, ka es neatceros, kura precīzi tā bija, un tas arī nav tik svarīgi, bet tad ir viena specifiska šūna, kas iet cauri tavam organismam, kas aiziet uz to vietu, kur tu esi, kur ir tās baktērijas vai tie vīrusi iebrukuši, un viņi principā savāc visus tos materiālus, tad savāc visas tās baktērijas vai tos vīrusus, sev aplipina ar to, un tad viņi dodas principā mūsu limfu sistēmu meklēt atbilstošo T šūnu, kur ir spējīgi iznīcināt tieši šo mikrobu vai vīrusu. Un paiet laiks, un tad paiet aptuveni kaut kādas 2, 3, 4 dienas, kamēr tā šūna atrod pareizo T šūnu. Tieši šim specifiskajam vīrusam vai šim specifiskajai baktērijai. Un tikai tajā brīdī, kad tiek atrast šī pareizā T šūna, un tās T šūnas ir tās niknās, tās ir tās iznīcinošās šūnas, kas meklēs un iznīcinās to vīrusu, bet tikai tajā brīdī, kad šis detektīvs, šī meklējošā šūna no visiem tiem miljardiem atroda pareizo T šūnu, tikai tajā brīdī tā T šūna sāk aktivizēties, un tajā brīdī viņi sāk vairoties. Tāpēc es jums teicu, ka principā ir tikai 1, 2 kaut kādas specifiskas T šūnas uz kaut kādu konkrēto kombināciju. Un tad tai šūnai ir jāatrod tā pareizā T šūna, jāaktivizē viņu, un tikai tajā brīdī viņi sāk vairoties. Un tajā sprīdī, kas ir 2, 3, 4 dienas pie kaut kādiem daudz agresīvākiem vīrusiem, var gadīties, ka, ja tā imūnsistēma ir novājināta, ka viņi progresē pietiekami tālu, kur ķermenim nepietiek vairs resursu, lai tās T šūnas spētu duplicēties un lai viņas varētu izdarīt savu darbu. Respektīvi, citiem vārdiem sakot, tas apvērsums valstī ir aizgājis pārāk tālu, lai tagad šī mūsu armija varētu tikt nodrošināta un varētu ierasties pietiekami ātrā laikā. Un tas ir viens no veidiem, kāpēc cilvēki aiziet ar visādiem vīrusiem un slimībām. Bet ja tas viss funkcionē, kā tam nāks tajā brīdī, kad tu saslimsti ar kaut ko, tad tiek atrast šīs T šūnas, viņas visas savairojās, viņas nogalina tos baktērijas un tos vīrusus, un tad tu pēkšņi attopies, ka viss ir kārtībā, tu neesi vairāk slims, vai arī tavs pirksts nav iekaisis, ka tu tur iegriez un tā tālāk. Un tajā brīdī, kad tu esi izslimojis kaut kādu slimību, pieņemsim tajā piemērā, kur es lasīju, tur bija salīdzināts C19 vīrus ar parasto saaugstēšanos, jo attiecīgi konkrēto C19 vīrus, es nevaru saukt pilnā vārdā savādāk, man Facebooks nobloķēs, bet tātad šis bijušais vīrus, kas mums tikko bija, viņš ir kaut kāds pasugas vīrus, kas līdzinās šitiem parastam saaugstēšanās vīrusam. Un faktiski tiem cilvēkiem, kas bija slimojuši ar konkrēto saaugstēšanās vīrusu, kurš pamatā ir līdzīgs tam C19 vīrusam, tiem cilvēkiem tā slimošanas gaita bija vieglāka, jo tad, kad tu izslimo kaut kādu vīrusu vai slimību, kas ir līdzīga, pieņemsim, pēc tam nākošajai slimībai, ko tu slimo, tad adaptīvā sistēma, un to dara tieši B šūnas, respektīvi B šūnas atcerās to konkrēto vīrusu, viņas ir spējīgas ražot tos antiķermenīšus, un principā arī T šūnām paliek kaut kāda atmiņa par konkrēto vīrusu, ko tu esi izslimojis, un līdz ar to nākošo reizi slimojot tev ar tādu vai līdzīgu vīrusu, tā slimošanas gaita vai nu ir lēnāka, vai tā kā mierīgāka un vieglāk pārslimojama, vai arī attiecīgi, vai arī tu nesaslimsti nemaz. Un, piemēram, viena no lietām, un es zinu, ka šis ir ļoti jūtīgs temats arī mums šeit, jo vienreiz, kad es runāju par vakcīnām, citi pēc tam atteicās turpināt klausīties manī. Bet īsumā
viens no veidiem, tātad, kā šīs vakcīnas strādā, ir principā, tad, kad tu vakcinējies, tev tiek injicēts novājināts vīrus, lai gan tur tajā vakcīnā nav nekāda vīrusa, bet principā tiek ielaisti tev šie vīrusu proteīni un tiek aktivizēta tā imūna sistēma, un tad imūna sistēma sāk ražot šos antiķermenīšus. Iespējams, tādu skaidrojumu jūs jau bijāt dzirdējuši. Bet kur ir problēma? Tātad daudzi, teiksim, sūdzējās par tam, ka viņi saņēma to vakcīnu, daudzi sūdzējās par to, ka viņiem sāka parādīties kaut kādas blaknes. Tātad es neaizstāvēšu vakcīnas, kā katrs ir pieaugušais, katrs var darīt, ko viņš grib. Es jums vienkārši gribu izstāstīt to, kāpēc, teiksim, saņemot kaut kādu vakcīnu, var rasties kaut kādas problēmas no tā visa. Un tas nav, es nedomāju, ka tas ir vakcīnu dēļ vai tāpēc, ka tur ir kaut kāda sazvērestības teorija aiz tā visu, bet man liekas, šis skaidrojums jums palīdzēs. Pirmkārt, man bieži nācās dzirdēt par to, ka ne pārāk bieži, bet vienmēr bija, man kolēģis saņēma vakcīnu un atdeva galus. Vai vienalga, ik pa laikam es tādus teicienus dzirdēju. Pirmkārt, ņemiet vērā to, ka, ja pasaules mērogā, ne tīpaši valsts mērogā notiek masveida vakcinēšana, cilvēki joprojām mirst. Viņi neizbēgami joprojām mirst, un viņi mirst no visādām citām lietām. Un tātad, ja masveidā notiek cilvēka vakcinēšana, tad ir neizbēgami, kad būs gadījumi, kur cilvēks pēc vakcīnas saņemšanas tuvākās nedēļas, 2, 3, 4 laikā, viņš nomirst. Viņš nomirst no kādas sirds problēmas, no tromba vai no kaut kā cita. Un cilvēkiem ir tendence teikt, par cik jau bija, visiem bija tāda neskaidrība par to vakcīnu tēmu. Cilvēkiem bija, viņš saņēma vakcīnu un atdeva galus, bet iespējams lielāko daļu gadījumos tas cilvēks būtu nomiris vienalga, vai viņš būtu saņēmis vakcīnu vai nē, jo tad cilvēki joprojām, saprotiet, ja masveidā visus vakcinē, tāpatās katru dienu cilvēku mirst no sirds problēmām, no asinsvadu problēmām, no aknu problēmām, no ierpulojumiem un tā tālāk. Un tātad ir neizbēgami, ja mēs masveidā visus vakcinējam, kad šīs mirstības joprojām būs un būs gadījumi, kur pēc vakcīnas 2 nedēļu vēlāk tas cilvēks nomirst, un tam nav nekāda sakara ar vakcīnu, cik visi bija sabaidīti. Tad kāds saka, ko ir, viņš dabūja vakcīnu un atdeva galus. Bet ne par to ir stāsts. Vēl viena lieta, ko es dzirdēju, bija tas, ka ļoti daudz cilvēku, un šito es konkrēti dzirdēju ļoti bieži, tad daudz cilvēku teica, tad, kad es saņēmu vakcīnu, man parādījās pēc tam komplikācijas, tad sāk sāpēt vairāk locītavas, aktivizējās reumatoīdais artrīts, es tur jūtu kaut kādu sagurumu pēc tam ļoti ilgu laiku, respektīvi, bija visādas dīvainības, kas cilvēkiem sāk parādīties, un es to dzirdēju pārāk bieži, es to dzirdēju tik bieži, lai es to norakstītu kā uz cilvēku izdomājumu. Tātad, to, ka cilvēki mirst pēc vakcīnām, to es vēl varu tādā loģiskā secībā izskaidrot, bet to, ka cilvēkiem parādās visādas komplikācijas pēc tam, ka viņi saņem to vakcīnu, to es nevaru norakstīt uz to, ka tā ir vienkārši sakritība, vai ne? Un te ir tā kā mūsu imūnsistēmā slēpjas atbild uz to, kāpēc ir tīpaši dažādas autoimūnās slimības daudziem cilvēkiem sāsinājās pēc tam, kad viņi saņēma to vakcīnu. Jo pirmkārt, lielai daļai cilvēki, Latvijā 70% pieaugušo ir ar lieko svaru, 50% ir augsts asinsspiediens, 30% ir aptaukojas akna, aptuveni 15 līdz 20% ir pirmstipa diabēts vai šitas pirmsdiabēts vai otrā tipa diabēts. Un tad šie cilvēki ir ar šīm problēmām dzīvojuši jau gadiem ilgi, 5, 10, 20 gadus. Un tajā brīdī, kad tu saņem to vakcīnu, kad cilvēks saņem to vakcīnu, viņa imūnsistēma, gribot, negribot, tiek aktivizēta. Un pirms tam viņam tas cilvēks bija gadiem ilgi dzīvojis ar ļoti zemi strādājošu imūnsistēmu. Un tagad, kad viņš saņem to vakcīnu, viņam tā imūnsistēma tika aktivizēta un pēkšņi viņš atkal no jauna sajūta visas tās kaitas, kas viņam bija, kas jau viņam eksistēja jau šobrīd, vienkārši par cik viņa imūnsistēma tika aktivizēta, viņam atkal radās visādi iekaisuma procesi, jo vienkārši imūnsistēma darīja savu darbu, viņa aktivizējās un līdz ar to sāk parādīties visādas kaitus. Bet tas atkal cilvēku vaino, tā kā ir ļoti viegli vainot, ka tā bija vakcīna, kas to visu izraisīja, bet atbild uz šo jautājumu ir nē, varbūt vakcīna tā kā pacēla tos simptomus gaisā, bet tā fundamentālā problēma bija tā, ka tu vienkārši jau, cilvēks jau ļoti ilgi dzīvoja ar visādām šitām metaboliskajām slimībām, kas vienkārši bija jau tā novājinājuši mūsu ķermeni, un attiecīgi tagad vienkārši tas tika
tas tika atjaunots no jauna. Tā kā tā imūnsistēma tika aktivizēta vēlreiz no jauna. Un tad, ejot tālāk par to runājot, ir pāris lietas, iziesim cauri. Es jums varu ieteikt pāris lietas, un visu nav nepieciešams mēģināt. Es gribu iziet pāris lietām cauri, kas attiecīgi var palīdzēt ar tīri imūnsistēmu, ar adaptīvās un iedzimtās imūnsistēmas stiprināšanu. Un, iespējams, ja jūs gribat paprasīt man pēc tam šo sarakstu, bet tātad ir pāris lietas, un kā jau es teicu, viss nav nepieciešams, bet jūs kaut ko no tām visu varat paņemt. Tad pirmā lieta, ko pavisam noteikti es ieteiktu priekš imūnsistēmas, ja jūs to nelietojat, tas ir magnijs. Jo ejot cauri tai informācijai par imūnsistēmu, magnijs uzpeldē rītīgi daudz vietās kā svarīgs mikroelements, jo viņš spēlēs ļoti svarīgu lomu daudzās imunitātes sistēmas punktos. Un attiecīgi tiem cilvēkiem, kuriem ir neadekvāts magnijs, viņiem tā imūna sistēma ir daudz lēnāka. Tāpēc, jo magnijs pirmkārt mums palīdz ar nervu sistēmu, tad nervu sistēma spēlē savu lomu, magnijs palīdz ar vielmaiņas procesiem, un vielmaiņa, kā jūs zinat, arī spēlē savu lomu imūna sistēmā. Magnijs arī atbalsta dažādu šo imūna sistēmu šūnu darbību, tā kā magnijs ir viena tāda lieta, ko es pavisam noteikti ieliktu klāt. Tad vēl viena, kā jau Modrs rakstīja, vēl viena lieta, ko es liktu noteikti lietot uzturbagātinātājus, tad tas ir cinks. Un cinks, tātad tie ir principā 30 līdz 50 mg dienā, ko var pielikt klāt. Tātad cinks, tā ir viena lieta. Ideālā gadījumā tas cinks ir kombinēts ar varšu, vai arī jūs varšu nopērkat atsevišķi. Un reku tieši tā, kā jau Diana rakstīja, tā bija nākamā lieta. Selēns arī, un tie ir selēna aptuveni kaut kādi 50 līdz 200 mikrogramiem dienā. Tie ir tādi 3 mikroelementi, kas ritīgi daudz kur uzpeldēja klāt tieši priekš imūnsistēmas stiprināšanas. Un tad ir bišķiņi tādi, varbūt mazāk dzirdēti, bet noteikti arī lietas, ko var, teiksim, kādreiz pielikt klāt, ja teiksim, tas maks atļauj, un ja gribās, teiksim, tīpaši tagad ziemas laikā pastiprināt savu imūnsistēmu. Tad vēl viena lieta, kas uzpeldēja ļoti bieži bija tā spirulīna. Spirulīna arī uzpeldēja ļoti daudzos, teiksim, topikos tieši imūnsistēmas kontekstā. Pirmkārt ir tas, kad galvenokārt spirulīna, tas, ko viņi palīdzēja izdarīt, ir pirmkārt samazināt visādus oksidācijas procesus ķermenī, un tas arī attiektos, teiksim, uz tiem, kuriem ir augsts holesterīns. Ja jūs gribat, mēs par to esam ļoti bieži runājuši, bet principā lielāks spirulīnas lietošana palīdz samazināt visus tos oksidīvos procesus, tā skaitā samazināt holesterīna oksidēšanos, kas ir tā īstā problēma. Tad spirulīna ir vēl viena lieta, ko ir iespējams pielikt klāt, un arī tas tā deva, kas ir, teiksim, ko var lietot akūtās kaut kādās vīrusu infekcijās, tie ir kaut kādi 15 grami dienā, un tas varētu būt diezgan daudz, citiem varētu likties, bet tas nav jālieto katru dienu, bet tas ir kaut kas tāds, ko 15 grami dienā, tas ir kaut kas tāds, ko var lietot, teiksim, kad ir kaut kāds akūts vīrusu saslimšanas. Vēl viena, es mēģināšu sakarīgi izrunāt to nosaukumu, viņš saucās N-acetilcisteīns. Visi zināt, kas ir medikaments ACC. Droši vien esat dzirdējuši. Ir tas, tad, kad tev ir klāpus, tu dzer ACC, lai plauši sita gļotas ārā, lai tā kā atklapojās. Un tad tas ACC medikaments satur šo N-acetilcisteīnu, bet tā viena lieta, es jums varu ietaupīt ļoti daudz naudas uz to NCT, uz to NAC. Jūs varat, tad, man liekas, ja es pareizi atceros, ACC medikaments maksā tās 20 tabletes, 200 mg, lai pastīsimies, maksā 5,75, kas ir diezgan dārgi. Bet, ja jūs ieiesit Amazonē, tūlītās atradīšu, ja jūs ieiesit Amazonē un ierakstīsiet vienkārši NAC, Nauris Anna Cālis, reku ir, es
atvēršu vaļā. Reku jūs varat redzēt, ja mēs ierakstam vienkārši NAC, un ja mēs paskatāmies šeit, jūs varat dabūt to N-acetil-L-cistīnu, jūs varat dabūt par daudz izdevīgāku cenu, un tātad šeit ir daudz lielākās arī, bišķiņi lielākās devās, piemēram, reku te var redzēt, pa 21 eiro var nopirkt 800 kapsulas, 200 kapsulas, kur katrā kapsulā ir 800 mg, un tas principā ir, mēs varam izrēķināt, tātad, ja 20 kapsulas ar 200 mg maksāja piečuku, tad šeit mums ir 200 kapsulas, 800 mg, 200 reizes, cik tas sanāk, 4. Tas ir 800 kapsulas, attiecīgi jūs par 4 reizes dārgāk varat nopirkt 40 reizes vairāk to ACC medikamentu. Es ceru, ka jūs sapratāt, bet tad, ja kādreiz jūs lietojat ACC vai kādam, kuram ir tā noslēdz uz klepošanu, es jums iesaku iegādāties vienkārši NAC, un tas būs tieši tas pats, kas šis ACC medikaments. Tā ir vēl viena tāda lieta, kas jums var palīdzēt tā kā ietaupīt. Vēl viena lieta, kas ļoti bieži uzpeldēja, ir, un te jau Dzintra arī pieminēja, ir šīs medicīniskās sēnes, un tieši čaga un reiši, un mēs par šo tēmu arī runājam, ja jūs atceraties no mūsu sēņu tēmas, tad reiši un čagas bija tieši arī tās, kas palīdzēja kurām ir tās imūnmodulējošās īpašības, un kas principā satur daudz antioksidantus. Tātad čagas un reiši sēnes ir tieši tās, ko arī var pielikt klāt. Un reklāmas spraudnis, čagas un reišī sēni jūs varat nopirkt centum.lv veikalā. Tā kā viņas ir pieejamas, viņas zem uzturbagātinātājiem var atrast. Kas mums vēl ir, tas bija tās galvenās lietas. Un vēl viena lieta bija, ko var lietot, tas ir šitas plūškoka ekstrakts. Var pameklēt kaut kādus 600 līdz 1500 mg dienā. Tās ir principā tās lietas, kas var palīdzēt ar tieši imūnsistēmas stiprināšanu. Tā, es vēl pastīšos, es kaut ko palaidu garām. Nē, tas bija tās galvenās lietas. Un, protams, runājot par imūnsistēmas stiprināšanu, loģiski, kad miegs ir ļoti svarīgs, miegs ir ļoti svarīgs, exercise, tā kā sports ir ļoti svarīgs, uzturu kvalitāte ir ļoti svarīga. Visas šīs lietas, viņām ir svarīgas lietas, tā kā tas ir pats par sevi, par to es nemaz nerunāšu. Es domāju, ka tās ir kaut kādas lietas, ko jūs visi zinat. Un, protams, arī šīs augstums un karstums, augstās dušas, ledus peldes, viss tas arī spēlē savu lomu, tā kā tas par sliktu nenāk. Modrs jautā, Amazonē pirkt nevar iebersties, un tā kā atnāk ar visādiem piemaisījumiem. Respektīvi, tad, kad jūs iepērkaties Amazonē, pirmkārt, ja jūs negribat maksāt nenormālās naudas par piegādi, iepērkaties Amazonē, kas beidzās ar DE, respektīvi, tā kā jūs rakstat amazon.de, tā būs Vācijas Amazon, tad tur piegādes cenas ir sakarīgas, tur atnāk ātri, nekāda nodokļa nav jāmaksā. Kas attiecas uz pirkšanu, teiksim, es nekad nepērku uzturbagātinātājus, kuriem reitings ir mazāks par 4. 4,2 jau man arī liekas aizdomīgi, bet 4,4 uz augšu tas viss ir ok. Un faktiski iebersties, tieši tāpēc, ka tu pēc Amazonai, tu iebersties nevari, ja tu pieņemsim pēc, pastīsimies, te Raibu Natural, tu vari to brendu ierakstīt, Googlē pameklēt tieši par to brendu atsauksmes. Bet īsumā Amazon vienkārši ir izplatītājs, viņi paši savus produktus netaisa, tā kā es diezgan uzticos, tā kā es pērku Amazonē, es varbūt iepriekš to pašu brendu pārbaudu, paskatos, kas tur notiekās ar to. Tā, es nezinu, vai mums sanāks. Ok, es ātri pārskriešu pāri, jo par insulīnu rezistenci un par cukurvielmaiņu mēs jau esam daudz runājuši. Teiksim, es domāju, ka nevienam no jums nenāks kā kaut kāds liels pārsteigums par to, ka insulīna rezistence, augsts cukurs, pirmkārt, šie procesi paaugstina visu šos oksidatīvos stresu un paaugstina, tā kā liek imūnsistēmai principā būt hiperaktīvai. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēkiem, kuriem viņi sakārto savu cukuru un atbrīvojas no insulīna rezistences, kāpēc viņiem, teiksim, tādas lietas kā reumatoīdais artrīts pazūd, tāpēc, kad imūnsistēma beidzot var nomierināties. Jo visas šīs lietas, principā, paceļ,
liek imūnsistēmai būt aktīvai un hroniski, tā kā akūtos gadījumos, tad akūtā veidā samazina imūnsistēmas aktivitāti kā tādu. Jo es pieņemsim, man bija viens piemērs, ko es atradu, tur bija 1973. gadā tika taisīts pētījums, un viņi tur konkrēti pārbaudīja neitrofilu aktivitāti, tad baltais asins ķermenītis. Tas, ko viņi novēroja, ir tad, kad cilvēks vienā piegājienā apēda 100 gramus ogļhidrātus, vai tas būtu cukurs, vai tā būtu fruktoze, vai tā būtu glikoze, medus, vai šitā cieta, nav svarīgi no tā ogļhidrāta, bet tad, kad cilvēks vienā piegājienā apēda 100 gramus cukuru, ko īstenībā nemaz nav tik sarežģīti izdarīt. Ja tu izdari litru kolas, tad tu jau esi pārsniedzis to 100. Principā tā balto konkrēti netrofilu, bet vienalga tā kā vienas imūnsistēmas daļas funkcija samazinājās par 40% uz 5 stundām, kas ir reāli ievērojams kritums. Un tas jau pats par sevi liek nojaust par to, ka, cukurs lielos daudzumos arī nāk par sliktu mūsu imūnsistēmai, vienalga, vai tev ir šīs insulīna rezistents vai nē. Tāpat tās jāņem vērā, ka ir atsevišķas baktērijas un mikroorganismi, tā, ka viņi ienāk tavā ķermenī, ja tev ir paaugstināts cukuru līmenis, viņi daudz ātrāk var vairoties, un līdz ar to imūnsistēmai būs daudz vairāk jāpiepūlās, lai ar viņiem tikt galā, jo gal galā tiem visiem baktērijām un mošķiem viņiem ir pieejami daudz vairāk barības, un līdz ar to viņi var vairāk daudz vairoties un nodarīt tev pāri. Vēl viena lieta, runājot tieši par lieko svaru, tātad pirmkārt, es domāju, ka tas nebija nekāds noslēpums arī, ja jūs pasakojāt līdz visiem tiem cilvēkiem, kuriem bija liekais svars, viņiem C19 vīruss, viņi pārslimoja, viņi daudz smagāk, un tas ir saistīts ar to, ka, pirmkārt, liekais svars visus influenza visas vīrusus, kas principā ar elpošanas sistēmu saistīti, visus tiem, kuriem ir liekais svars, tie cilvēki visus tos influenza vīrusus pārslimo daudz sliktāk, otrkārt, viņi daudz ilgāk nesā līdzi šo vīrusu, un viņi tas nozīmē, ka viņi daudz ilgāk var inficēt kādu citu, un treškārt viņiem izelpā ir daudz lielākas šīs vīrusu devas. Un, ja jūs izlasījāt man vakardienas ēpastu, tad vēl viena lieta varēja pierakstīt klāt, kāpēc cilvēkiem ar lieko svaru kaut kādā konkrētā kategorijā vajadzētu viņus aplikt ar papildus nodokli. Es, protams, to vakardienas ēpastu tur tādu bišķiņas mīnusējā rakstīju, bet savas patiesības tajā visā ir. Tā kā zaudējot lieko svaru, tas ir vēl viens veids, kā mēs, teiksim, tieši pateicoties tam, ka mēs zaudējam lieko svaru, tas ir vēl viens veids, kā mēs, teiksim, varam uzlabot tīri savu pārslimošanu. Un insulīna rezistence kā tāda, tas ir, kā jau es teicu, paliek vienkārši hroniski imūnsistēmai būt aktīvai, tas rada visādas iekaisuma procesas ķermenī, kā rezultātā imūnsistēmai tur ir jādarbojās, un tas ar laiku var nosvērt to kausiņu pretī kaut kādai autoimūnai slimībai, kā piemēram reumatoīdais artrīts, kas ir viena no visbiežākajām problēmām, ar ko vismaz es saskaros strādājot ar cilvēkiem. Un tātad, runājot tīri par vielmaiņu un veselību, tās lietas, kam vajadzētu pievērst uzmanību, un šitai nekas svešs jums nebūs. Tātad pirmā lieta, no kā vajadzētu tikt galā, ir tieši no viscerālajiem taukiem, un viscerālā tauki tieši ir orgānu aptaukošanas. Tad ir zemādas tauki, ir viscerālajie tauki, zemādas tauki ir tie, kurus var sačamdīt, kurus tu var paņemt rokās un pakratīt, bet viscerālajie tauki ir tipiši, tad, kad ir, var būt abas situācijas, var būt, ka tur ir viscerālajie tauki un zemādas tauki, bet ja tur ir liels punčuks, visticamāk, tur ir viscerālajie tauki apakšā, un tīpaši tiem, kuriem ir vēders kā bumba ciets, tur ir viss skaidrs, ka tur ir viscerālajie tauki apakšā. Tātad tas ir kaut kas tāds, no kā mēs gribam tikt ārā. Protams, mēs gribam cukurus izņemt ārā un visus šitos refinētos ogļhidrātus. Fruktoze ir vēl viena lieta, ko mēs gribam izņemt ārā vai samazināt maksimāli. Sēdošs dzīvesveids, stress, miegs, šitas zilā gaisma pirms gulētiešanas, smēķēšana, pārlieku liels alkohols, visas šīs lietas ir problemātiskas arī imūnsistēmas darbībā. Noteikti arī par C vitamīnu esat dzirdējuši. C vitamīns ir vēl viena lieta, ko var, teiksim, lietot ikdienā. Principā tā ieteicamā dēva ir
līdz 1000 mg dienā, kaut kāda 500 no rīta, 500 vakarā, vai arī visur vienā devā paņemt. Tiem, kas slimo ar tieši otrā tipa diabētu, vai kuriem ir ar cukuru problēmas, vai in general visiem tiem, kuriem ir insulīna rezistents problēma. Hroms ir vēl viena lieta, ko var pielikt klāt, jo hroms uzlabo. Citi ir dzirdējuši par to, ka hroms palīdz samazināt cukuru, un tieši tā arī ir. Hroms palīdz samazināt cukuru, uzlabojot insulīnu jūtīgumu tieši skeleta muskuļos, un tas tā kā palīdz to cukuru dabūt uz leju. Tā kā tās ir tādas lietas, kas attiecas uz uzturu. Nu, te jau principā jūs visi esat plus mīnus, tas ir viss, par ko ir uzturšķēpa nometne, visu šīs pārmaiņas, pie tām jau mēs esam strādājuši. Kas mums te vēl ir? Tā, šito mēs izlaidīsim, es ātri iziešu cauri. Un otrā lieta, ko es šodien vēl gribēju izrunāt, ir tieši par omega taukskābju balansu, kas ir spēlē salīdzinoši lielu lomu arī ne tikai imūnsistēmas spējā funkcionēt, bet vispār arī kopējā veselībā. Tā, attiecīgi, kas attiecas uz omega, es pieņemu, ka ja jums kādreiz ir bijis kaut kāda saskara ar zinzino, vai jums kādreiz ir mēģināts pārdot zinzino eļļas, kas nav slikts, es neesmu pret viņiem, man liekas, ka viņiem ir labs produkts. Jūs noteikti būsiet dzirdējuši par to omega balansu, un tad omega balansu ir svarīgi dabūt, jo tad, principā, tev tā imūnsistēma un viss ķermenis optimāli funkcionē, jo tad šīs omega taukskābes ir omega 6, ir omega 3, kas ir svarīgāks. Ir arī omega 9, bet omega 9 ķermenis pats var spējīgs saražot, līdz ar to viņš nav vitāli svarīgs. Bet ir šie omega 3 un omega 6, un jūs varat iedomāties tā, ka omega 6 ir šitas piromāns, un omega 3 ir ugunsdzēsējs. Un, lai ķermenis varētu pilnvērtīgi funkcionēt, ir nepieciešams gan piromāns, gan ugunsdzēsējs. Bet tā problēma ir tāda, ka, ja tavu ķermenī ir pārāk daudz šīs omega 6 taukskābes, kas, diemžēl man ir jāsaka, lielākai daļai cilvēku šī problēma eksistē, jo visos saldumos, it īpaši cilvēku mājās lieto rapšu, saulespuķu eļļa, vīno kauliņa eļļa, viss šīs omega 6 bagātajām taukskābēm, tad tā problēma ir tāda, kad tev ir uz 50 piromāniem ir viens ugunsdzēsējs, un te rodas problēma, un tas noved pie tā, ka ķermenis ir hroniski iekaisis, pārlieku liels omega 6 daudzums arī noved pie insulīna rezistences, pasliktināšanos, un pārlieku liels omega daudzums noved arī pie stāvokļa, kur ķermenī daudz vairāk trombi veidojās, kas pats par sevi var novest pie visādiem sliktiem iznākumiem, un pārlieku daudz omega 6 arī noved pie samazināts imūnsistēmas funkcijas. Un tad, lai panāktu, tā problēma ir tāda, ka, lai panāktu šo balansu, mēs nevaram tikai lietot vairāk omega 3, jo, ja tu turpini, teiksim, mēst uzturā šīs eļļas, kas mūsu uzturšķēpa nometnes kontekstā ir sarkanajā sarakstā, tu to balansu nekad nedabūsi. Tas, ko ir nepieciešams darīt, ir ne tikai nepieciešams pacelt omega 3, bet arī samazināt šo omega 6 patēriju. Un tas, kur es nepiekrītu zino pārstāvjiem, man liekas, ka mums nav obligāti jāatbūv 1:1 pilnīgi ideāls balanss, tas ir vienkārši tāds ideāls, ko viņi ir izvirzījuši, bet ir balstoties uz pētījumiem, kas nāk no mūsu senčiem, kāds tas omega balanss ir bijis mūsu senajos senčos, principā jebkas no 1:4 un zemāks ir ok. Tātad, ja tu uztaisītu kādreiz to zinzino testu, kur tev būtu tas iedalījums būtu 1 omega 3 un 4 omega 6, tas joprojām ir ok. 1,5 jau būtu problemātiskāk, tur mēs ejam jau problēmu zonā iekšā, bet jebkas 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, tas joprojām ir tā kā ok. Un tā problēma ir tāda, ka attiecīgi, lai samazinātu šo omega 6 daudzumu, tad, kad mēs viņus izņemam no uztura ārā, principā paiet kaut kāds gads, 2, 3, kamēr mēs pilnībā viņus iztīram no sava ķermeņa, jo reāli liela daļa no tiem taukiem ir iestrādājušies mūsu tauku šūnās, kur viņi turpina oksidēties un radīt visādas problēmas, un tad zaudējot svaru savā ziņā, mēs iztīram tos omega 6 no savas sistēmas pie nosacījuma, ka mēs viņus neliekam atpakaļ ar kaut kādām augu eļļām vai citos veidos. Un
Tāpēc ir vislabākais veids, vislabākās taukvielas, kur gatavot lietas, ir šīs piesātinātās taukskābes, kas ir dzīvnieku tauki, kas ir sviests, kas ir gijas sviests, kokosrieksteļa, olīveļi joprojām ir ok, bet tās būtu, un avokādo eļļa, tās ir tās galvenās eļļas un tauka, kuros ir ieteicams gatavot. Viss pārējais, tur teiksim, kā jau es teicu, vīno kauliņa eļļa, kas mums vēl ir šitā zemesrieksteļa, sauspuķeļa, tā kā principā visas eļļas pārējās no visām turētos pa gabalu. Tiem, kuri grib dziļāku informāciju par tām omega-6 un omega-3 un vispār taukvielām kā tādām, jūs varat paprasīt par kursu toksiskā sastāvdaļa tavā virtuvē. Mums speciāli atsevišķi minikursi par to bija, kur mēs tam gājām cauri. Un faktiski viens no labākajiem veidiem, tad, kā mēs šo omega balansu varam uzlabot, pirmkārt ir izņemt ārā tos omega-6, bet, ja mēs gribam pacelt omega-3, ideālā gadījumā, pirmkārt, ir baigi labi, ja var atļauties, ja ir iespēja lietot omega-3, es nesaku obligāti šitas brands ir jālieto. Šis ir tas, ko es lietoju. Kāpēc es ņemu tieši šito? Ja jūs aiziesiet uz aptieku, lieta, kam es jums iesaku pievērst uzmanību, ir aizmugurē būs EPS un DHS. Es nezinu, vai jūs varēsiet redzēt. Man liekas, ka jūs neredzēsiet. Jā. Paskatīsieties, aiziesiet uz aptieku un paskatieties aizmugurē, paskatieties, tur būs EPS saturs un DHS saturs. Es nemēģināšu izburtot ekozapon. Es nevaru izrunāt. EPS un DHS. Paskatieties to taukskābju daudzumu un es jums ieteiktu ņemt to eļu, to zivju eļu, kurai ir visaugstākais EPS un DHS saturs. Tā kā pievērsiet uzmanību tam. Jo citām tas saturs ir diezgan zems un no viņām īsti nav nekādas jēgas, jo mums tieši vajag tās EPS un DHS taukskābes. Kas attiecas uz, teiksim, augu valsts omega-3, no viņiem nav nekādas jēgas. Tad, pieņemsim, es zinu, ka daudz no jums ir dzirdējuši, ka lincākļa eļļa ir labs omega-3 avots. Jā, tur ir omega-3, bet ne tādā formātā, kā mums ir vajadzīgs, un attiecīgi no tām omega-3, ko mēs uzņemam caur linsāklu eļļu, mēs absorbējam varbūt 1–2%. Tā kā, tur ir ļoti smieklīgs tas daudzums, ko mēs absorbējam, tā kā tas nav labs tāds omega-3 avots. Un otrs veids, protams, ir pielikt klāt kaut kādas zivis. Bet es izvairītos no zivīm, kas nāk konservu formā, jo tās zivis ir karsētas, viņas ir karsētas, līdz ar to tur tās omega-3 taukskābes bišķi jau būs sabojājušās. Un viņas ir karsētas ļoti lielos karstumos, tā ka viņas pasterizē tos konservus, ja tu cep zivi uz pannas, viss būs ok. Un te, protams, nākamais jautājums, kur cilvēki uztraucās par visādiem smagajiem metāliem, kas ir tajos zivju fermās un zivīs kā tādās. Godīgi sakot, es par to tik ļoti neuztrauktos. Tad mēs varam uztraukties pilnīgi visu par mikroplastikām, un tad mēs faktiski neko nevaram ēst. Vienkārši izvēlēties labāko kvalitāti, 2–3 reizes nedēļā zivis iekļaut savā uzturā, ja to var atļauties, tad tas būtu tā kā optional, ieteicams kaut kas tāds, ko noteikti varētu darīt. Cool! Bija interesanti. Es plus mīnus izgāju cauri visam, ko es gribēju šodien izrunāt. Kaut ko noderīgi dabūjāt no šitā visa? Es ceru. Tā, kas mums te bija? Tā, Aldis Jaks ir plūškoks, mājās auga tās sula arī var lietot. No sulas es ieteiktu izvairīties, jo man liekas, ka es nezinu, kāds plūškokam ir cukura saturs. Oksana raksta, man vakar ieliks stentu sirdī, Oksana turies, dūšu pabēžos un ticība vairs nav nekam. Oksana turies, es zinu, ka tas noteikti nevar būt patīkams pasākums, bet nekas, tā kā turpinam ar uzturu. Zin kā, varbūt tas stents pirmkārt tev bijis ātrāk, un otrkārt varbūt tas iznākums būtu bijis sliktāks. Tā kā ņem vērā, ka tu jau rītīgi ilgi sev bija darījusi pāri, tā kā jau es saku, mēs joprojām esam cilvēki un pilnīgi visu mēs ar uzturu, tā kā nevaram uzreiz apgriezt apkārt. Tā kā tev ticībai nevajag pazust. Vienkārši ir jāturpina darboties, jānovērš nākotnes problēmas. Par Jonakas es nezināšu. Visi rādītāji, kurus nosauc, ir normāli tikai sirds rādītāji. Ok. Tā.
te pazuda. Inet raksta, tos te visus nosaukot, liekot kopā vai izvēlēties kādu no šiem pašlaik, jo lietoja Reishi, Cordycepsu, Q10 un D3. Nu, ja tu gribi, tu, protams, var likt klāt. Par sliktu noteikti nenāks. Un, starp citu, runājot par vitamīniem, jūs noteikti esat dzirdējuši, noteikti, ka jūs lasat, tur ir ieteicamā dienas deva. Tās ieteicamās dienas devas, saprotiet, tas nav optimālās. Tās nav optimālās devas. Ieteicamā dienas deva ir minimālā deva, lai tavs ķermenis varētu puslīdz normāli funkcionēt. Tā nav optimālā deva. Ņemiet šito vērā. Tāpēc, ja jums sanāk pāršaut pāri tai ieteicamai dienas devai, tas nav nekas slikts, jo visticamāk tās ieteicamās dienas devas, kas ir norādīts uz iepakojumiem, ir ļoti, ļoti zemas. Helmuts jau raksta, Zinzino arī, es piekrītu, Zinzino šitā zivju eļļa ir ļoti labi. Vienīgā problēma ir tas, ka viņi ir diezgan padārga. Kaspars saka, esmu te 1 gadu 9 mēnešus, nodevu kārtējo reizi analīzes HbC pirmo reizi normas robežās kritums par 0,5, kopš iepriekšējā septembra gan noslimoja, daudz lietoju visādas mikstūras un sīrupiņas, nābolu man garšo, tur tā cukuru daudz, bet kā tad 3 mēnešu vidējais tā krities? Arī no rīta pirksta asins bija 5,5,5,9, vienīgais izskatījums ir tas, ka sāka lietot koenzīmu, vai tas varētu būt patiesība, ka ir koenzīmas regulērai cukurlīmeni. Tas HbA1c ir atkarīgs no tā, cik lēzens ir tavs cukurs bijis, tā kā cik liels spaika bijuši. Ja tavs cukurs ir bijis stabils un viņš nav baigi lēkājis, tad arī HbA1c kritīsies. Tā, vai tu lieto mēncu aknes no konserva vai tabletīti? Es domāju, ka tur baigās atšķirības nav. Tu vienkārši lietojot tabletīti ir vieglāk nodozēt to, cik daudz tu apēdi. Māris jautā, kur labāk pirkt vai pasūtīt vitamīnus, minerālus. Godīgi sakot, jūs droši varat iet uz aptieku, tas ir viens, vai arī otra lieta, es parasti pērku no Amazonas, es visbiežāk pērku savus vitamīnus, tagad vienkāršos vitamīnus un vienkāršos minerālvielas es pirktu aptiekā, bet jebko citu, kas iet ārpus parastajiem vitamīniem un minerālvielām, visu pārējo es pērku Amazonē, un es pērku tieši Vācijas Amazonā. Ja jūs pirksiet no ASV Amazonas, es ierakstīju komentāru ar DE beidzēs, ja jūs pirksiet no ASV Amazonas vai arī no Anglijas Amazonas, jums var gadīties, ka PVNs būs jāmaksā un piegāde tur būs rītīgi lielā. Tā kā Vācu Amazonē tur joprojām visu smuku var dabūt, tur nebūs nekādu nodokļu, un tur arī piegāde ir sakarīga. Viņi burtiski atved 2-3 dienu laikā. Tā kā tur ir diezgan raitas piegādes. Ātrāk nekā Latvijas pasts. Forši, ok, te mēs arī šodien beidzam. Mēs nākušreiz tiekamies atkal pēc 2 nedēļām, tas būs 11. oktobrs, tā kā piefiksējiet, mēs 1 nedēļu izlaižam. 11. oktobrs ir tas, kur mēs nākušreiz tiekamies. Tā kā pagaidām paldies, man no pāris centumu pakas ir jāskliek, un tiekamies aiznākamo nedēļu 11. oktobrī. Cool, pagaidām čau, paldies. Ja kādi jautājumi, tā kā droši rakstiet uz e-pastu. Pagaidām tad čau.